Un ja man gadās pēkšņi ārsts, kura es redzu, ka viņam mana sāpe sāp, ja? Nevis vienkārši profesionāli viņš uzstāda diagnozi, viņam sāp mana sāpe. Un viņš pats pirmais pienāk un saka, es tev varu palīdzēt, ja? Tādam ārstam es, uzticos un uzticu vispirms savu dvēseli un tikai pēc tam to savu fizisko ķermeni, ja? Un, kā tādu piemēru es varētu pievest, teiksim, šobrīd cilvēks, kurš man palīdzējis tikt uz kājām no tādas slimības, kura man ilgākus gadus jau mocīja. Tas ir doktors Aksiks, neiroķirurgs, kas strādā neiroķirurgiskā centrā Paula Stradiņa slimnīcā. Doktors, habilitēts doktors, tad ar augstu zinātnisko grādu, pēc veciem noteikumiem tas bija zinātņu doktors, ja, strādā vienkārši par operējušā ordinātoru. Un tas cilvēks pilnīgi nejauši, ciemos kaut kur ieraudzīja gaitu, ja, tas bija vienā minūšu laikā, viņš uzstādīja diagnozi. Viņš mācīja man tik smalki piedāvāt to palīdzību, ja, un tik neuzbāzīgi, un pirmām kārtām ķerās pie tās dvēseles, ja, un tikai pēc tam pie tā ķermeņa, ja, ka, tas rada tieši, to priekšstatu man par labu ārstu, pēc tam viņš ir labs ārsts, jo viņam tiešām ir daudz zinātniski grādi un daudz zinātniski darbi, ja, un publikācijas pat ārzemēs, es zinu, pat Amerikā, ja. Bet vēlāk, sekojot viņa darbībai, es uzzināju, ka tāda attieksme nav tikai pret Marinu Kastaņecku, ja. Es uzzināju, ka pret visiem vienkāršiem cilvēkiem, ja. Kā viņš pēc operācijas, ja viņam kādas komplikācijas, viņš nedzers ciemos kafiju, tasi, mana klātbūtne, viņš bija atskries tur ciemos uz 5 minūtēm, viņš saka, man tur komplikācija, es nevaru ilgāk sēdēt pie galda. Tas ir ārsts, kas sestdien un svētdien nāk apciemot savus slimniekus izoperētus, ja. Tas ir ārsts īstajā vārds nozīmē.